Apskatīsim pāris nestandarta uzdevumu. Piemēram, kāds ir uzkrājums pie sekojoša nosacījuma. Ieguldam sākumā 1100 naudas vienību uz 4 gadiem, bet likme katru gadu ir dažāda. Pie tam mums ir jāizmanto vienkāršie procenti. Lūk, ir formula vienkārši procenti A reiz 1 plus R reiz N. Ja mēs atceramies, lūk, šādi tas izskatās vispārējā veidā. Kā mēs redzam, ja likme nav vienāda katru gadu, nav vienāda, mēs nevaram izmantot šo formulu, jo nav skaidrs, kuru R ir jāliek iekšā. Mēs izmantojam šo formulu, ko daram reizinam A ar katru atbilstošo likmi un saskaitam to visu kopā. Tā kā esam gudri, mēs saprotam, ka šeit ir iekava, kurš skatās šādi A reiz 1 plus. 1 plus. Un tagad šī lieta ir aizstājies vienkārši ar summām. Būtībā tas ir plus. Ja, bet tā kā esam gudri un mums nepatīk pārāk daudz klikšķināt, var izmantot funkciju sum šādā veidā un lūk vienā šuniņā apeitināt to uzkrājumu. Mēs 4 gados uzkrāsim 1337 naudas vienības. Lūk šādi. Svarīga lietiņa, kāpēc mēs tā daram, jo likmes ir dažādas. Ja likmes ir dažādas, nevar izmantot parasto formulu, ir jāizmanto vispārējo formulu, kas strādā jebkurā gadījumā. Vienkārši likmi rakstam klāt. Lūk šādi. Tagad paskatāmies uz nākamo problēmu. Pilnīgi tāpat ideja, bet mums ir saliktā formula. Saliktā formula nozīmē, ka lūk šeit mēs aizstājam pakāpi ar reizināšanu. Un te ir interesanta lieta. Man ir jāsareizina savā starpā iekavas. Nevis atsevišķi šūnas vai likmes, bet tieši 1 plus likme. Tad visa iekava ir savā starpā jāsareizina. Un ir vairāki paņēmieni, kā to darīt. Protams, rakstīt garu formulu ir viens no variantiem. Cits variants, kas man arī patīk, izskatās šādi. Ko mēs šeit daram? Apeitinam pirmo iekavu. 1 plus R1. 105%. Ko mēs daram šeit? Šeit mēs apreitinam 2 iekavu reizinājumu. Iepriekšējā iekava plus šī brīža iekava R2. Tālāk, ko var izdarīt ar šo skaitlīti, to var vienkārši pavadīt pa labi. Ko mēs šeit iegūstam? 3 iekavu reizinājumu. Tad 2 iekavu reizinājumus reiz 3. iekava. Un pavalkot vēlreiz pa labi, mēs iegūstam 4 iekavu reizinājumu. Un šeit mums vienkārši ir A reiz šīs koeficients. Un sanāk beigās, ka lūk ir mans uzkrājums. Kāpēc ir jāizmanto šī ideja? Jo var ātriņam palikt un jebkādu periodu skaitam ātriņam dabūt gala to koeficientu, ar kuru ir jāreizina summa. Ja gribam būt ļoti gudri, tad mēs varam padomāt, ok, kas notiekās? Man ir viena un tā pati formula sareizināt savā starpā. Labi, tā, A reiz. Kādu funkciju var aizstāt reizināšanu? Šeit ir vienkārši izrādās. Tā ir funkcija product. No sum product mēs zinām, ka sum summa ir product reizināt, līdz ar to, ja jau eksistē sum atsevišķi, kāpēc gan nebūtu product? Ko dara product? Tā vienkārši sareizina savā starpā visus skaitlīšus, ko jūs iedodat šai funkcijai. Ja, piemēram, tur 4, 5, un ja mēs iezīmēsim šo formulu F9, redzam, ka tur rezultāts ir 20, jo tā vienkārši sareizina. Un ko mēs šeit izdarām? Protams, mēs varam uzrakstīt šādi. 1 plus, semikols, 1 plus, un tā tālāk. Ja? Bet kāda iega? Varbūt vienkāršāk ir pašiem rakstīt. Ko mēs daram? Mēs veidojam asiju. Mēs pasakam 1 plus un katra no šīm likmēm. Paskatāmies, kas tur notiekās. F9. Redzēt, mēs iegūstam tos pašus koeficientus. Lūk, viņi ir 1056, 151, 161 un 1056. Lūk, šeit. Mēs tās iegūstam Ctrl Z. Un ko darīs product? Katru no šiem koeficientiem savā starpā sareizinās.
Jā, paskatāmies, gala rezultāts F9 šeit ir, lūk, tas pēdējais koeficients, nu, un, protams, reiz summa būs tas, kas ir vajadzīgs. Bet, tā kā mēs šeit lietojam masīvu, ir jānospiež Ctrl-Shift-Enter, un, lūk, gala rezultāts ir rokā. Atkal, kāpēc vajadzētu tā mocīties? Jo šeit likmes mainās. Šeit likmes mainās. Ja likmes mainās, parasto formulu nevar izmantot, ir jāizmanto vispārēja formula, kas strādā jebkurā gadījumā, tad, lūk, ir šī formula. Labi, nu, un tad pēdējais nestandarta uzdevums ir šis uzdevums ar noguldījumiem. Tad mums ir viens klients, kas iegulda bankā atsevišķās dienās atsevišķu summu. Procentu likme ir norādīta, un mums ir jāuzzina, cik beigās viņš uzkrās. Un izmantojam šeit vienkāršos procentus. Vienkāršie procenti. Ko šeit daram? Kā šo uzdevumu atrisināt? Nu, pirmām kārtām mēs nedomāsim, vai neuzskatīsim šo par vienu darījumu, vai viena klienta problēmu. Tie ir 6 atsevišķi darījumi. 6 atsevišķi darījumi, kuriem ir jāuzzina, cik katrs no šiem darījumiem atsevišķi nopelnīs. Nav jāgudro, nav jāliek to visu vienā katlā. Tie vienkārši 6 gadījumi, beigās saskaitīsim, sasumēsim klāt un uzzināsim, cik tad viņš ir nopelnījis. Svarīga lieta. Likme. Likme pēc noklusējuma, ja nekas savādāk nav pateikts, vienmēr ir norādīta gadā. Depozītu likme ir 6,6% gadā, bet banka procentus rēķina katru dienu. Un lūk, ir jau nesaprašanās, ka ko jādara procenti gadā, bet rēķina dienā. Ja mums ir tāda frāze, ka procents rēķina dienā, tas nozīmē, ka mūsu likmi ir jāpārveido dienas likmē. Un kā to izdarīt? Ja man likme ir gadā, kā to pārveidot dienas likmē? Nu, man liekas, ka šeit nav nekāda problēma. Ko mēs darām? Mēs dalām gada likmi ar dienu skaitu. Cits jautājums, cik ir dienas gadā? Varbūt dažādi, ja, bet, lai jūsu kontrols skaits strādātu, mums vajadzēs 365 dienas. Lūk, un lūk, tas ir tas mans procents dienā. Tas ir procents dienā. Ok. Un tagad tālāk mēs vienkārši rakstam, ar ko ir vienāds S no N katrā gadījumā. Un tad atceroties formuļu, vienkāršie procenti, tas ir A reiz 1 plus R dienā, reiz N. Cik, šajā gadījumā, dienas šī nauda atradās bankā. Un mēs redzam datums, kurā notiek ieguldījums, un datums, kurā konts tiek slēgts. Laikam, kad starpība starp šiem diviem datumiem arī būs dienu skaits. Paskatāmies, F9 329 dienas. Šī naudiņa bija bankā, un līdz ar to, ja tā ir katru dienu kaut ko ir pelnījusi, tad, lūk, ar šo formuļu mēs to arī aprēķināsim. Lūk, šādi, pavalkot pa labi, mēs iegūstam uzkrājumu katrai summai, nu, un, protams, ja mēs to visu skaisti sasummējam, lūk, ir tas, ko es gribēju atrast. Gala rezultāts ir šeit. Ja. Un, ja mēs paskatīsimies uz šīm formulām, mēs redzēsim, ka pēc būtības tas ir viena tā pati formula katru reizi. Vienīgais, kas notiek, mainās šī daļa un šī daļa uzkrājums, summa, ko es ieguldu, un datums, kurā es ieguldu. Un tas nozīmē, ka mēs varam pilnīgi vienkārši uzrakstīt šādu lietiņu. Sum. Tas ir tas, kas šeit notiekās. Pareizties sum. Sasummēt ar masīviem, uzrakstīsim mūsu formuliņu A, visi A, reiz 1 plus likme, kas nekad nemainās, reiz starta datums, kas nekad nemainās, būtībā tas šeit nav vajadzīgs, bet nav neko iesaldēt, mīnus katrs no šiem datumiem. Lūk tā, ja mēs paskatāmies, F9, lūk ir mūsu rezultāts. Rezultāts ir tie paši skaitlīši, lūk viņi ir, var pārbaudīt. Ctrl-Z, Ctrl-Shift-Enter, un lūk ir tas pats rezultāts iegūts.
Ja? Lūk šādi. Gan ar masīvu, gan ar formulām. Jūs varat būt pārliecināti, ka saliktos procentus var aprēķināt līdzīgi.